Ja tad jāapzinās, kas pievelk šo iekšējo stāvokli, no kurienes viņš ir. Un tāpēc ir jāpārstāj, mīļie draugi, ir jāpārstāj cīnīties ar savu dabu. Ar dabu nevajag cīnīties, to vajag apzināties. Jo tad, kad mēs cīnāmies ar dabu, daudzi cilvēki iet bojā. Šeit nav vajadzīga cīņa. Šis termins cīņa, cīnīties ar slimību, to vajag steidzami nomainīt. Ar radītāju taču neviens necīnās. Tikko kā piedzimis bērns ar savu māti necīnās, tieši tāpat arī daba. Tā ir mūs radījusi, un ar to nevajag cīnīties, bet apzināties, izprast, kas un kā strādā. Ja daba pret mums būtu ļauna, mūsu šīs planētas vienkārši nebūtu. Mēs te nebūtu uzradušies. Tad ir jāapzinās, kā daba mums palīdz un piedalīties šajā palīdzības procesā, izveidojot tai tādu labvēlīgu vidi. Jo mums gadiem ir stumts tas galvā iekšā šī ticība, tātad medicīnai, ja, bez kādas apzināšanās, bet tad ticēt, ja, tad uzņemt visu uz ticību. Ja man ir zināšanas, man ticība nav nepieciešama. Ja es zinu, kā tas strādā, ja es esmu to pārbaudījis uz sevi un esmu to novērojis apkārtējos cilvēkos, man nav ticība vajadzīga. Es zinu, bet tiem,